Sveiciens visiem! Esmu Mikus, stāstīšu par Džona Klepfera grāmatu Zombiju mednieki Ņujorka zombiju varā. Šajā grāmatā bija stāstīts par to, kā Zaks Klārks un viņa zombiju mednieku komanda ar savu klasi devās uz Ņujorku. Viņu draugs Raiss tika zombijots, un viņi meklēja cerību, lai viņu dabūtu atpakaļ cilvēka formā, vai precīzāk atzombijot. Viņi Madisona atcerējās, ka viņa ir vegāns, un viņai bija plākstes, uz kuras bija vegāna asinis. Raiss to aprīja, un citu cerību nebija, bet tomēr viņa nepadevās un turpināja meklēt. Tad viņa atrada Egonu. Tas bija arī vegāns, bet viņš bija apēsts un kļuvis arī par zombiju. Tad pašās grāmatas beigās Madisona atcerējās, kad viņai ir māsīca Olivija, kurai ir arī vegāna, ēd to pašu, un viņai Olivija Madisonai ir gandrīz kā klons. Šī grāmata nav manā gaumē, jo šajā grāmatā man nepatika apraksti, jo te bija stāstīts par vēmieniem, gļotām, augoņām. Bet ja tev patīk grāmatas, kuras ir saistītas ar zombijiem, briesmoņiem un dažādām nepatīkamām lietām, tev šī grāmata patiks. Kā arī, kad šīs grāmatas beigās viņi gāja meklēt Oliviju. Ja jūs gribat zināt, vai viņu atrada, jums vajag izlasīt šo grāmatu. Tiksimies atkal kādā citā grāmatu video.